Prieks redzēt, Edgars Untāls apmēram varbūt stunda, nedaudz vairāk pavadīsim kopā. Un esmu sagatavojis arī ļoti konkrētus piemērus, demonstrācijas, keisus, kā strādāt gan ar mākslīgo intelektu, gan ar citiem jaudīgiem instrumentiem mūsdienās. Un tā kā paldies, ka pievienojaties, paldies tiem, kas skatās un skatīsies ierakstā, un mēs pa to laiku darbojamies, kolēģi, un es labprāt arī jūs uzrunāšu arī kolēģi Māris un pārējie, lai mums būtu dialogs, lai notiek, ka es te viens pats kaut kur savā nodabā. Rēķināties, ka es gribēšu, lai jūs man arī pieslēdzaties un parunājam, un Aivar arī labrīt, tā kā mēs ejam uz priekšu. Lieliski. Tā. Es ceru, ka redzat manu prezentāciju. Tas esmu es daudz gadus atpakaļ, un kā jau teicu, vēlos iziet tautās, vēlos vairāk būt kopā ar uzņēmumiem un uzņēmējiem, tāpēc arī ar janvāru pievienojos BNI grupai, un tagad pavisam īsi izstāstīšu, kāds pasaulē labums no Untāla, kā man pašam šķiet, un kādu vērtību es varu dot gan BNI kolēģiem, gan visiem pārējiem pavisam īsi. Un tas, ko es gribētu teikt, ka patiesībā šis stāsts nebūs par mani, šis stāsts būs par jums un par tām iespējām, kā es ar savu pieredzi, ar savām zināšanām un kompetencēm varu palīdzēt uzlabot jūsu biznesu, jūsu dzīvi. Un 3 lietas, ko es parasti saku pašā sākumā, prezentācijas sākumā, 3 lietas, ko es lepojos savā dzīvē. Punkts 1, tie ir mani skolotāji. Un tā nu ir sanācis, ka es esmu mācījies un turpinu mācīties pie pasaules viedākajiem prātiem. Richards Bandlers, Rains Tracy's, Jordans Belforts un tā tālāk. Otra lieta, ar ko es lepojos, tie ir mani klienti. Es lepojos ar visiem saviem klientiem. Man ir lielas kompānijas, mazas kompānijas, man ir bijuši super veiksmīgi panākumu stāsti un ir situācijas, no kurām es arī vienmēr mācos. Tā kā mani skolotāji, mani klienti un mani fakapi, neveiksmes, laikam, tā ir 3. lieta, ko es augstāk savā dzīvē vērtēju un iesaku arī pārējiem. Mēs augam tikai tad, kad mēs kļūdamies, un tā ir mana pārliecība. Tanī brīdī mēs kļūstam labāki. Bet, tātad 3 lietas par Untālu, ko es gribētu nodot tālāk pasaulē, un daži vēl fakti par mani. Kur ir 3 manas grāmatas. 4. grāmata top lēnām būs, neteikšu kad, bet tātad gribat palasīt lieliskas grāmatas, Pārdošanas burvis, nelieciet man domāt, korporatīvās pasakas, Untālā radīti bestselleri, ja tā var teikt. Mani klienti, kā jau teicu, pavisam īsi, esmu strādājis un turpinu strādāt, un lieli globāli uzņēmumi, un mana tā privilēģija ir bijis, ka es varu mācīties un skatīties, dot viņiem un mācīties no viņiem, un pēc tam dalīties pieredzē, un, piemēram, tas Toyotas cikls, kurā es biju iekšējais pārdošanas treneris, tik lieliska iespēja saprast labākos pasaules uzņēmumus no iekšpuses. Man liekas, tā ir viena fantastiska pieredze. Un tas ir tas, ko es vēlos dot tālāk. Es no visiem šiem klientiem esmu mācījies un turpinu mācīties, un esmu gatavs dalīties savā pieredzē nevis caur savu pieredzi, bet arī jau caur šo uzņēmumu sistēmām, taktikām, stratēģijām un biznesa pieejām. Tā kā mani skolotāji, kā jau teicu. Un, ja kāds man prasīs, Edgar, vai tu redzi, tur ar to savu NLP darbojies, vai tas strādā, vai tas nav kaut kāds fakes, tad es gribētu teikt, ka, lai dabūtu NLP trenera certifikātu, ir jāuztaisa vingrinājums, tev jāpaņem napārņiks un jānogulda uz 2 krēsliem transa stāvoklī. Un ja reiz man ir certifikāts, tas nozīmē, ka tas strādā, ka tu vari, bet šobrīd tas nav stāsts par to, ka to es jums nemācīšu BNI, un
Un to mums nevajag, bet stāsti par to, ka tu vari savu prātu uztrenēt un iemācīties konkrētas tehnikas un konkrētu veidu, kā sakārtot domas, kā palīdzēt sakārtot emocijas sev un saviem kolēģiem un nofokusēties uz svarīgākām lietām, kas ir nepieciešams. Tā kā tas viss strādā pavisam īsi un konkrēti. Un tavi ieguvumi, kolēģi, uzreiz, paldies tie, kas pievienojās fantastiskā veidā. Jūs tagad noskanējat, tūlīt jums būs bārkods, jūs noskanējat šo bārkodu un jūs tiekat klāt pie Jordana Belforta pārdošanas treniņa. Manuprāt, visjaudīgākā treniņa pārdevējiem, kādu mēs vien varam iemācīties, tur ir pilns cikls, 8 nodarbības ar darba burtnīcu un tā tālāk. Šīs bārkods būs aktīvs vēl kādu stundu. Viņš ir aktīvs tagad. Es ceru, iekomentējiet, vai ir vismaz pamējiet ar galvu, ka jūs esat tikuši tur iekšā, tad kačājiet nost. Vēl pēc kādu stundu varēsiet dabūt pieeju. Šoreiz, kā jau teicu, kā jau solīts, es dāvinu personīgi, ka samaksāju lielu naudu savulaik, tā kā ņemiet, tad mācieties angļu valodā un tā kā tā. Ja, tad, kā jau teicu, Jordans Belforts ir, manuprāt, viens no visu laiku jaudīgākajiem pārdošanas ekspertiem, un es no viņa esmu mācījies un daudz lietas arī pārņēmis, un tā kā pieņemiet to kā dāvanu. Mēs ejam tālāk. Un tas, ko es gribētu saviem arī BNI kolēģiem dāvināt, man ir tāda privilēģija vai hobija, sauksim tā. Es esmu savācis, apkopojis apmēram 1000 grāmatas PDF formātā Google mākonī par jebko. Un es katru nedēļu es gribētu dāvināt saviem BNI kolēģiem vienu supergrāmatu par kādu konkrētu tematu, vai tas būs mārketings, vai tā būs pārdošana, vai tā būs psiholoģija, bet mums būs vietne, kur Untāls vienkārši dos bezmaksas library grāmatu, un mēs apmainīsimies. Tā kā es teiktu, ka Untāls nāk ar dāvanām, es tā gribētu teikt. Kur manas grāmatas, un ja jums pašiem šķiet, ka gribat kādu grāmatu izlasīt un kaut kas jums trūks, dodat man ziņu, es noteikti arī padalīšos tāpat. Te ir ko darīt. Un vēl viena lieta, kāpēc grāmatas, tāpēc kāpēc brīža mēs pieķersimies mākslīgā intelekta asistentu veidošanai, kuru pamatā patiesībā ir šie te PDF resursi, un tā kā tas kļūst vēl interesantāk un vēl jaudīgāk. Ok, labi, iesim uz priekšu, un vēl, kolēģi, ko es gribētu atrast draugu. Es gribētu atrast vienu superdraugu. Kāpēc? Tāpēc, ka ne tikai tāpēc, ka es gribētu draugu, man ir miljons potenciālo darījumu priekš jums. Manā mājaslapai un Facebook vietnē ir apmēram 1 miljons skatījumu mēnesī, un neviens neliek reklāmas, sasodīts. Es gribu kādu, kurš grib ielikt reklāmu manā vietnē. Mēs varētu vienoties par kaut kādiem izdevīgiem nosacījumiem, bet es garantēju jums 1 miljonu skatījumu jūsu reklāmai, kā es te sēžu. Jā, tad tas ir tas, kad meklēju draugu, meklēju strateģisko partneru miljonu sadalīšanai. Tā kā BNI kolēģiem priekšroka, kur ir izprintēts, tad drusku augšā, te lejā, tad miljons skatījumu, oktobrī bija gandrīz miljons, tad kaut kad iepriekš mums bija 1 miljons, bija martā, aprīlī, jūlijā arī apmēram miljons, nu tagad kur ir cipari. Šobrīd trūkst reklāmdevējs, kurš gribētu, kā teikt, pārvērst Untālu skatījumus reālos eiro obligācijās, ja tā var teikt. Kā jums patīk ideja? Nu, es dalos vērtībā, kolēģi, ņemiet, redz, kur ir īsts, kā teikt, naudas maizes. Jā, ok, super. Es redzu, Jurim patīk doma, tad darbojamies, ejam tālāk.
Rekur, tad šeit man ir šī ir tā supervietne, eksperta līmeņa pārdošana. Tas ir tas, un jūs tagad ir mana kaut kāda reklāma. Šeit varētu būt nakts mēbeles augšā mēneša garumā vai vienalga kas. Jā, LinkedIn, Facebook, Facebooks un LinkedIn, tās ir divas vietnes, kur es, kā teikt, sēžu jau vairāk nekā 11 gadus un katru dienu postoju 3, 4, 5 ierakstus katru dienu, non-stopā Facebooks, LinkedIn, 3, 4, 5 ieraksti katru dienu un tās rada saturu. Jā, tas ir tas, ko es daru hobija līmenī. Kas ir izcilības zona, tad es domāju, ka katram no mums ir savas izcilības zonas, un ar to laikam arī ir jāsāk un jālepojas tie īpašie talanti, īpašās kompetences, kāpēc mēs esam arī, piemēram, mēs ejam BNI un mēs dalāmies ar savu izcilību, un viens otram maksājam par savu izcilību. Es neesmu izcils mēbelēs, bet es esmu izcils savās lietās, un tāpēc mēs varam sadarboties. Ja? Un droši vien, lai paliek atvērts jautājums, kas tad ir jūsu izcilības zona katram no jums. Mēs pie tā vēl parunāsim, bet es paprasīju chatbotam, es paprasīju ChatGPT, lai viņš man uztais vizītkarti, lai viņš balstoties uz visu to, ko viņš zina par mani, lai viņš uztais man vizītkarti. Un chatbots uztaisīja man redz, kur manu vizītkarti, un es teicu, labi, lai būtu, lai tu mani zini, mēs ar chatbotu arī sēžam jau 3 gadus, viņš zina man, tāpēc, lūk, es teiktu, padomājiet, kas tad ir jūsējais, jūsu izcilības zona, bet tas esmu mazliet es vēlreiz. Un pirmā lieta, ko es gribētu nodot pasaulē, es esmu pārdošanas cilvēks, man liekas, es tā gribētu teikt, ka pirmā lieta, ar ko varētu mani asociēt, vai es pats gribētu, lai pasauli mani asociē, ir pārdošanas eksperts vai pārdošanas cilvēks vai pārdošanas profesionāls. Un kāpēc, kā es to zinu? Nu, tāpēc, kad cilvēki tā saka, piemēram, Gints saka, Gints ir telemarketinga komandas vadītājs, viņš strādāja Taizemē tajā brīdī, un viņš vadīja mazu 4 cilvēku telemarketinga komandu, un mums bija saruna par to, ka viņš saka, klausies, Edgar, mums īsti tur tie skripti nekonvertējās, mums kaut kas nav. Varbūt tu mums varētu palīdzēt, un mēs izgājām cauri skriptiem, mēs uzmodelējām tādu komunikācijas jaunu, mazliet atšķirīgu komunikācijas formātu, un paskaties, pirmajā dienā mēs dabējām par 350% vairāk darījumu, pēc nedēļas mēs dabījām 1000% vairāk, 12 darījumi procentos, tas nozīmē, ka tas strādā. Man tā liekas pārliecība, ka ja Gintam izdodas, tad izdodas arī, Oļģertam arī izdodas, piemēram. Oļģertam, piemēram, patīk ne tikai skripts, bet visa ideja kopumā, un es gribētu teikt, kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka tās lietas, ko es runāju, es lieku galvu ķīlā, es uzņemos atbildību par visu, ko es tagad saku, un par rezultātu, kādu es saņemu un mani klienti saņem. Tāpēc pārdošana pa telefonu vai pārdošana komunikācija telefoniski arī ir viena no lietām, ko es daru un palīdzu saviem klientiem izdarīt. Un redz, kur ir, ja mēs runājam ciparos, tad manu telefona skriptu konversija ir apmēram 70%. 70% no 10 klientiem 7 saka jā pēc untāla skriptiem. Tā ir tā vidējā statistika. Ja jūs zvanat saviem klientiem, tad noteikti mēs varam pakalkulēt, kā ir šobrīd un ko mēs varam kopā izdarīt, lai to konversiju palielinātu. Ja? Tur ir noteikti elementi, paņēmieni, kā to izdarīt, par to mēs noteikti parunāsim citā reizē. Ko vēl es daru? Vēl ir tikšanās klātienē, pārdošana klātienē, business to business. Mēs piezvanām, mēs tiekamies, mēs pieklauvējam un sākam sarunu. Un šis laikam ir viens no maniem lielākajiem success storyiem ever, ja tā latviski var teikt.
Ilze ir IKEA business to business nodaļas vadītāja, un mēs pagājuši gadu satikāmies, un viņi arī teica, Edgar, mūsu business to business nodaļa šobrīd nerulē. Mums vajag steidzam kaut ko izdarīt, un jā, nu mēs sākām strādāt, mēs uztaisījām, kā mums bija kādas 8-10 nodarbības, un skaties atkal, es nekad nebūtu domājis, ka IKEA var pacelt apgrozījumu 4,5 reizes. No 3 mēnešu laikā. Un tagad padomājiet, ko tas nozīmē uzņēmumam. Atnāk un tāls 8 reizes pabazarē un uzņēmums dabūna apgrozījumu 4,5 reizes vairāk. IKEA. Es droši vien tagad domāju, pēc tā es lasīju, un es domāju, varbūt, ka es paņēmu par maz naudas par savu pakalpojumu. Man pēkšņi nāk prātā. Bet tas strādā, un tas nozīmē, ka no fake. Ja? Tad šīs ir lietas, ko es daru, un es gribu darīt arī kopā ar jums. Ja tas, par ko mēs tagad diskutējam, ja pārdošana telefoniski, pārdošana klātienē ir tas, ko jūs darat, tad es ticu, ka mums ir par ko parunāt. Un vēl jau vairāk Untālam ir tāda statistika. Es esmu klauvējis pie durvīm vairāk nekā 15,000 reizes ar pārdošanas ziņu. Labdien, man sauc Edgars, es gribētu jums kaut ko pārdot. Vai gluži ne šādu skriptu, bet tās ir cipars, ko es savā dzīvē esmu darījis. 15,000 reizes pieklauvējis pie klienta durvīm ar vēlmi viņam kaut ko pārdot. Cipars nāk no manas pieredzes farmācijas kompānijā, kur es strādāju par aģentu un pēcāk par pārdošanas vadītāju. Bet tā ir tā lieta, ko man nevar man pārsteigt laikam pārdošanā vairs nevar ne ar ko. Es esmu tur redzējis visu. un tāpēc kaut kādus gadus, jau 10, es nemācos pārdošanu vispār, tāpēc, kad es gribētu teikt, ka es esmu iemācījies pārdošanu līdz apakšbiksēm, bet es mācos tagad psiholoģiju, saskarsmi, komunikāciju, tā ir milzīga resursu bāze, tā kā es teiktu, ka pārdošanā pietiek iemācīties sistēmu, struktūru un tālāk pie tās sistēmas pieturēties un iemācīt to darīt arī saviem kolēģiem pārdevējiem. Es atvainojos. Jā, ko es vēl daru, ko es varu arī palīdzēt kolēģi jums, piedalīties izstādēs. Man ir vairāk klienti tieši tīri pavisam tā negaidot, es pat nebiju domājis, ka tā tas ir, bet viņi saka, jā, klausies, Edgar, nu mēs braucam tagad uz izstādi, un mūsu izstādes parasti ir nekādas. Ja mēs tur sēžam, kaut ko mīņājamies un īsti nevaram saprast, kāda jēga no tām izstādēm. Un tad mēs izveidojam stratēģiju, mēs uzmodelējam izstādes dalības tādu, formātu, stratēģiju, mēs saliekam pa solīšiem, mēs ieliekam gan komunikāciju, gan lead ģenerāciju pirms tam, pēc tam, kā runāt ar klientiem, kā dabūt viņus, jo braukt uz izstādi patiesībā ir stulbi, ja tu pirms tam neesi pastrādājis. Tev būtu jābrauc uz izstādi un tev jau jāstāv rindā ir ar potenciāliem klientiem, kas nāk pie tevis, nevis tu tagad stēdi vientuļš ar saviem bukletiem kaut kur stūrītī. Jā, un tur ir vēl daudz nianses, bet tā kā, ja piedalāties izstādēs, tad es ar prieku palīdzēšu jums dabūt citu return of investment, ja tā var teikt, no izstādes. Veikalā, pārdošana veikalā, pie Karcher un vēl Apple un mani kolēģi, ar kuriem klienti, ar ko es esmu strādājis, tad, ja pārdodat veikalā, Bonbon kurpes arī, kā teikt, mans klients arī tad ienāk klients veiklā, kas notiek tālāk. Ja? Tad atkal mēs izejam cauri visai pārdošanas sarunai veikalā un piepārdošana, cross-sales, upsells, obligātie jautājumi, viss, kas vajadzīgs, lai veikals efektīvi komunicētu. Vēl dažas lietas, ja neiebilstat, bet tas nav atkal stāsts nav par mani. Tas ir tas, ko es varu un gribu izdarīt priekš jums. Šitas ir mans tunelis 20 gadus. Viens pārdošanas tunelis, kas man strādā 20 gadus nemainīgi.
primitīvs kā 3 rubļi. Un ja viņš strādā man, tad tas nozīmē, tas strādās arī jums. Nekā sarežģīta te nav. Šeit ir reklāma vai ieraksti vai komunikācija sociālajos tīklos, un visa satiksme aiziet uz piezemēšanās landing lapu. Un landing lapa, pārdošanas lapa, tas ir tas patiesībā drives, tas pats svarīgākais elements pārdošanas tunelī ir piezemēšanās lapa. Jā, tu vari noķert to klientu kaut kur sociālos tīklos, bet kas notiks tālāk? Mēs nepārdodam, milzīga kļūda ir pārdot uzreiz, ir gribēt pārdot kaut ko pēc pirmā klikšķa. Tas, ko mēs pārdodam sociālās tīklos, ir klikšķis vai saite uz landing lapu, un piezemēšanās lapā klients pieņem lēmumu. Nevis ieraugot tavu reklāmu Facebookā, viņš nopirks klikšķi, un tad viņš nonāks kaut kur, un tad izdarīs lēmumu piezemēšanās lapā. Tas ir tas, tātad, kolēģi, ko es daru. Es fantastiskā veidā rakstu tekstus, veidoju reklāmas, veidoju dabūnu uzmanību, un tālāk es novirzu klientus uz piezemēšanās lapām, kuru mērķis, kā es teicu, ir absolūti viens konversijas procents. Tas nozīmē, cik daudz cilvēki uzklikšķināja uz tavas reklāmas, cik daudz no tiem, kas uzklikšķināja, nonāca piezemēšanās lapā, un cik no viņiem nopirka. Viss tas, kas man interesē, cik uzklikšķināja uz reklāmu, cik nonāca tavā landing lapā, un no tiem, kas tur nonāca, procentuāli, cik daudz nopirka to, ko tu pārdod. Nekas vairāk neinteresē. Noķert līdu, atvest viņu uz landing lapu un izmērīt, cik no viņiem kaut ko nopērk. Un te mēs nonākam pie cipariem. Es te ieliku dažus piemērus. Tie, kas to ir dziļāk tematā iekšā, saprot, ka 4 un 6% ir kosmos patiesībā. Mans labākais reitings ir 8, cik procenti. Parasti tie ir kaut kādi 2%, kas jau skaitās labs rādītājs. Ja, tā kā tās ir lietas, ko mēs arī varam izdiskutēt, un es varu fantastiski dot savu pieredzi un pastāstīt, kā dabūt šo konversijas procentu uz augšu. Kā atvest, kā noķert līdu, kā atvest uz piezemēšanās lapu un kā palielināt konversijas procentu, padarīt interesantus par pircējiem. Pamaiet ar galvu, ka tas, ko mēs šeit runājam, ir aktuāli, interesanti un vērtīgi. Es varu skaņu neslēgt iekšā, bet vienkārši maiet ar galvu, ka viss šitas dara. Ļoti labi, lieliski, ejam uz priekšu. Un es šobrīd nelielos, es vienkārši dalos pieredzē, un es ar prieku došu savu zināšanu, savus instrumentus jums, lai jūs varat darīt kaut ko līdzīgu un saņemt līdzīgus rezultātus. Jā, vēl ko es sapratu šajos savos 20 gados, apmēram 20 gadus pārdošanā, ka strādājot ar lieliem uzņēmumiem un strādājot ar maziem uzņēmumiem, ka pēc būtības eksistē noteiktas formulas, principi un algoritmi, kas dzīvo savu dzīvi. Un ja tu viņus zini un liec viņus lietā, tad tev ir nauda. Bet ja šos principus ignorē, nezini, nemāki un neievēro, tad naudas nav. Apakšā ir konkrēti formulas algoritmi, par kuriem mēs dažiem parunāsim, bet principā tur viņi ir. Un bizness ir atkarīgs, vai tu viņus ievēro, vai tu neievēro. Kaut vai tas pats Pareto princips, ja mēs tā runājam. 20-80. Fantastiski, man liekas, vērtīgākais princips vispār, ko uzņēmējam jāpatur prātā. 20% klientu dod 8% peļņas, 20% aktivitātes dod 8% rezultātu. Un tā tālāk. Tā kā šitas ir dziļā bedre, kur katram no uzņēmumiem vajadzētu aizrakties un atrast savus 10 principus, 10 svarīgākās formulas manam konkrētam biznesam.
Un viena formula, ko es esmu arī atradis un uzbūris un uzmodelējis un atšifrējis un aizņēmies, ir redz, kur lielā pārdošanas bilde, lielā pārdošanas stratēģija, fundamentālā sistēma, kā notiek pārdošana vispār. Un pirms klients nopirks tavu produktu, pirms viņš nopirks un samaksās, piemēram, gultu, par gultu, nakts mēbelēs. Vispirms viņš nopirks ideju, ka viņam vajag jaunu gultu. Pat ne pašu gultu, bet ideju, ka pienācis laiks jaunai gultai. Ja, tur pat nebūs cena klāt, tur būs kaut kāds vēstījums, kas liks viņam apsvērt ideju. Un ja tu viņam pārdosi ideju, tad tālāk viņš nopirks procesu. Tu viņam pārdosi procesu, kas, cilvēks nopērk nevis gultu, bet pozitīvas pārmaiņas. Viņš nopērk nevis vienkārši, kur iekrist 10 vakarā un 8 pamosties, bet viņš nopērk emocijas, viņš nopērk veselību, viņš nopērk labu miegu, viņš nopērk miljonus vēl labi, vismaz 10 lietas, kas saistās ar šo gultu. Gulta ir tikai kaut kāds viens elements. Vai ne? Un te ir tās, ko tu viņam pārdod. Nevis gultu, bet tu viņam pārdod 10 procesus, 10 pārmaiņas viņam, ko viņš iegūst saistībā ar tavu produktu. Un ja mēs to nezinām, ja mēs uzreiz močījam ar gultu un cenu, tad ir problēma. Produkts ir vispār tikai 4. punkts mūsu elementā. Un šis nav stāsts par gultu, šis ir stāsts par jebko. Lai kaut ko pārdotu, vispirms mēs pārdodam cilvēkam ideju par to, ka viņa dzīve varētu būt labāka kaut kādā formātā. Labāka, un cilvēki pērk pozitīvas pārmaiņas, atceramies, pozitīvas, viņi maksā par savām pozitīvām pārmaiņām. Un mums jāpārdod ideja, ka viņi var dzīvot labāk. Un viņi sāk domāt, un tagad viņi skatās, ko tas nozīmē dzīvot labāk, kāds ir tas process, kas tad ir tā labāka dzīve. Un pēc tam viņi skatās, kas tu tāds vispār esi? 3. solī viņi skatās uz tavu ekspertīzi, viņi skatās, klausies, tu vispār, tu pārdod mēbeles, un tu runā par ergonomiju, tu runā par labu miegu, tu vispār esi dakteris, lai tu varētu man stāstīt par labu miegu, kā tu man var stāstīt, ka tur būs šit. Viņi meklē pierādījumus, viņi meklē ekspertīzi, viņi meklē atsauksmes, viņi meklē tavu profesionalitāti šajā brīdī, un tu viņam to pārdod. Vēl ne produktu, tagad tu pārdod savu ekspertīzi. Un tad viņi saka, izskatās ticami, izskatās, ka tu varētu arī zināt kaut ko par gultām, un tu 20 gadus ražo gultas, un tev ir certifikāts, kas ļauj ražot gultas, un redz, kur ir, tu, piemēram, ieeji pie Toyota dīlera, un tur visa siena ir ar certifikātiem. Es nezinu, kā 300 gabali, meistars šitāds, aizēja pie dārga daktera, ko tu ieraudzīs pie sienas, vai pie untāla tagad, ko jūs ierauzīsiet, pilns ar certifikātiem. Tas ir tas, ko cilvēki meklē. Ja gulta maksā dārgi, viņi skatās, certifikāts tev ir, jā, papīrā, pierādi man, un ekspertīzi. Pamaiet ar galvu, ka tā ir, kā es te stāstu. Un tad ir produkts pašās. Tagad ir produkts. Pēkšņi parādās konkrēta gultā, konkrēts izmērs, konkrēts matracis, kājas, koks. Parādās produkts tikai tagad, un value parādās, detaļas parādās, un tagad parādās cena. Tikai šeit parādās cena pie produkta, tad, kad viņš ir jau nopircis ideju, ka viņš sapratis, ko tas viņa dzīvē mainīs, viņš ir noticējis, ka tu māki ražot gultas, un ka tavs produkts patiesībā ir fantastisks, un tas maksā tik, cik tas maksā, bet viņš vienalga vēl grib pārliecību. Viņš vienalga grib pēdējā solī, viņš grib dabūt emocijas, ka tā būs, viņš grib garantijas, ka, ja man miegs nenāks, kad man kāds ar mani parunās vismaz, vai jau kaut kas tur, garantijas, pārliecību, emocijas un labu darījumu. Finālā viņš grib dabūt spilvenu par brīvu.
visticamāk, mēs vēl, lai dabūtu gultu, mums jādāvā viņas pilvens. Tanī pēdējā solī, un tas ir fakts to, un vienalga, ko tu pārdod, mēs izējam šos 5 soļus, un katrā no viņiem ir savi mājas darbi, par kuriem mēs varam parunāt. Un, ja jūs ticat, protams, tam, ko es te tagad stāstu. Lūk. Ja? Un, kolēģi, ja kādam ir tagad kaut kāda, tagad varētu mēs parunāt, jūs varat ieslēgt skaņu, man pateikt kaut ko skaidrā latviešu valodā, vai tas, ko mēs runājam, ir par jums, vai ir vērtīgi, vai ir aktuāli. Pa gultām viss pareizi, Edgar, jā. Ir dzirdams, ja? Jā. Pa procesu arī, jo ideja, procesa ekspertīze un produkts, jā, nu, mēs jau nedampējam produktu, mēs pārdodam sajūtas, mēs, nu, pārdodam sajūtas un produkts seko, ja, produkts seko un, protams, tā ekspektācija cilvēkam, kad viņš pie pirkuma sagaida vēl kaut kādu bonusiņu klāt, jā, tas arī ir taisnība, jā. Viss ir pareizi, tādās vispārīgos vilcienos viss skan ļoti pareizi, jā. Paldies tev. Jā. Un pats svarīgākais, ka šī nav teorija. Šie elementi ir ļoti konkrēti. Viņi praktiski, jā. Mēs esam gājuši to cauri. Un viņš var kļūt, piemēram, par sociālo tīklu komunikācijas plānu nākamajam mēnesim. Piemēram, tu vienkārši ņem kaut kādu nedēļu strādā ar ideju, pēc tam tu promotē cilvēkiem procesu, pēc tam tu promotē ekspertīzi, pēc tam ir kaut kāda, tie visi ir konkrēti instrumenti, kurus tu liec, piemēram, sociālos, vai arī tu uztaisi landing lapu, pārdošanas lapu un sastiķē šos elementus tur iekšā vienā secīgā veidā. Augšā ir ideja, pēc tam ir process, tad ir ekspertīze, tad ir tavs produkts un tad ir pārliecība. Vai tā ir? Zini, tas ir absolūti tā kā grāmatā, viss pa plauktaņiem salikts. Viss ir pareizi, bet cilvēkam, viņi jau gudri cilvēki mūsdienās tie klienti. Es nedaudz oponēšu, bet tā pozitīvi, bez nolieguma. Ja? Viņi jau gudri tie cilvēki. Viņi saka, un tu saki, metiet ārā tīklus un radiet to publicitāti ap savu tēlu, imidžu, jā, jūs tur veselīgu miegu tirgot vai kaut kādu, vai teiksim, vieglu braukšanu un elegantu, ja, kas ir Māra gadījumā, ja, par Škodu runā. Ja, bet cilvēkam, ja mūsdienās, ja vienkārši pūtīs miglu tādu, ja, viņam vajag konkrēti. Mēs sēžam katru rītu ar mārketinga cilvēku, kas ir pieslēgusies, arī dzird, un runājam konkrēti, jādod konkrēti ēsmi cilvēkam. Ja tu gribi to, mums ir tās atlaides saucamās, man riebja atlaides, tas jēdziens, atlaides, bet ja tu neieliks to konkrēti uz tā āķīša, ja, uz tā tēla, ja tu neuzrakstīsi, atnāciet, jūs dabūsiet to Škodu ar iegūmu 10 000 eiro, ja, tad tu nedabūsi viņu iekšā sev, ja, tu nedabūsi, jo tie piedāvājumi, tie tēli, tagad tie tēli, tie publicitātes, tie cilvēks jau rafinēts un gudrs, tā informācija, viņa apstrādā, tie mēdī nāk iekšā, tad tik daudz, viņš redz tur veselīgi dzīvesveids, es tur promotēju, ja? bet ja tu neredzi konkrēti, ieguvums viņam, kāds ir ieguvums? Ieguvums kāds ir. Ne tikai tas globālais ieguvums, bet ja viņš neredz, un viņš jau noslāņojās reiz tas klients, ok, tas mans klients vai teiksim, Škodas vai Mercedes klients vai iet tālāk, bet ja tu neredz konkrēti kaut kādu ieguvumu naudas ziņā, tad viņš aiziet tālāk. Ai, tie jau tur, man nav laika tur tam, man vajag iegūt piķi, ja, ieguvumu. Jā, paldies. Jā, 100 punkti ieguvums ir
Angliski pat ir teikums, what is it for me? Kas man no tā, Jā. un cilvēki, jā, Jā. un kas man no tā, un protams, ka, piemēram, skaties, ja mēs runājam par šo konkrēto algoritmu, cilvēks ideju, viņš nopērk ideju par jaunu gultu un labāku dzīvi vispirms, neatkarīgi no kā. Bet tanī brīdī, kad viņš Facebookā uzklikšķina uz to linku, automātiski viņš nonāk tunelī un viņš sāk saņemt retargetētas ziņas no katrā, respektīvi, tu ar viņu sāc runāt pēc tam ar citiem instrumentiem. Viņš ir tas āķis tagad, viņš ir nopircis ideju, bet tavs pienākums ir viņam tālāk. Esmu uzlikt virsū. Esmu uz tā āķa vajag. Uz plika āķa neķersies neviens. Un te ir nākamais, ka viena liela kļūda ir pārdot atlaides. Tas ir tas, ko tu minēji. Viņam pat neteiksim atlaidēm, ir jābūt izdevīgumam. Es pat teiktu, nevis atlaidēm, bet izdevīgumam. Ieguvums. Es saku, to ieguvums. Ja? Ieguvums, lieliski. Mēs iesim uz priekšu, es parādīšu, bet redz, kur ir tā, un šī nav tā lielās teorija, šī ir ļoti konkrētas lietas, katrā no šiem elementiem mēs viņus varam likt iekšā gan kā es teicu, sociālo komunikāciju, jo cilvēkam jāiziet tam visam cauri. Ja kāds no šiem elementiem trūkst, nav deals. Ja viņš nenotic idejai, es varbūt varu dzīvot savā vecajā gultā vēl 15 gadus, ja viņš nenopērk ideju par jaunu gultu un labāku dzīvi, un tā tālāk. Bet mēs ejam uz priekšu, šis temats dziļš citai reizei, mēs ejam tālāk. Bet tas, ko es gribētu pateikt par pārdošanu, tātad trīs svarīgākās pārdevēja prasmes - izveidot kontaktu, saikni ar savu auditoriju. Piezvani pa telefonu, un ja klients tev nomet klausuli pēc 7 sekundēm, viss ir beidzies. Tātad izveidot saikni. Ja mēs runājam tādā telemarketinga valodā, tad pārdevēja efektivitāti vienkārši var izmērīt pēc tā, cik ilgst cik ilgi ilgst saruna vienkārši. Ja saruna ilgāk pa minūti, aleluja. Ja saruna beidzās 31. sekundēs, tad tev vecīt jāapgraidojās. Tev jāiemācās labāk iesākt to sarunu. Un to parāda cipari, nekas cits. Vienkārši tev jāiemācās izveidot saikni. Tāpatās arī veikalā. Man ļoti patīk tie puiši lielveikalā, kas tirgo tās indekso vai ko viņi, laikam, tur arī visu cieņu. Mēs visi viņus zinām, mēs visi esam redzējuši un visu cieņu par to, ko viņi dara. Un viņiem tas ir maizes darbs. Viņiem ir atkarīgi tas, kā tu spēsi pieiet klāt svešiniekam un uzsākt sarunu. Un ja tu to nevari izdarīt, un tu gaidi, kad kāds pienāks pie tevis, game over. Ja? Izveidot saikni, uzdot jautājumus un virzīt sarunu uz rezultātu. 3 pārdevēja prasmes, ko es promotēju un iesaku apgūt kā prioritātes. Ja? Lieliski. Un redz, kur ir 3 grāmatas no manas bibliotekas, ko es iesaku izlasīt, attiecīgi par šīm 3 konkrētām prasmēm. Jordans Belforts, straight line selling, komunikācija uz līnijas, pārdošana uz līnijas. Labākā, vērtīgākā grāmata manā arsenālā, kas attiecas uz pārdošanu. Otra grāmata ir spin selling, atkal klasika. Ja pārdevējs nemāk spin selling stratēģiju, viņam ir problēmas. Un trešā grāmata ir Brian Tracy's pārdošanas psiholoģija. Stāst par to, kā nepārdot, bet palīdzēt klientam nopirkt. Kā virzīt sarunu uz rezultātu, neliekot klientam justies slikti. Negribot viņam, jo vairāk klients redz, ka tu viņam gribi pārdot, jo tālāk viņš ir no darījuma. Tā ir patiesība. Tāpēc tev ir jāveido saikne, jāuzdod jautājumi un jāliek viņam sajust, ka tu esi viņa pusē, ka tu patiesībā nepārdod, bet tu viņam palīdzi nopirkt. Ja, un tā ir tā smalka psiholoģiska spēle vai kompetence vai prasme, ko tu iemācies. Viss 3 lietas, kas jādara super pārdevējiem. Ejam tālāk.
Ko es vēl varu iedot, ko es esmu iemācījies savos 20 gados pārdošanā un strādāt ar lieliem un maziem uzņēmumiem. Tā ir tā līdera, varbūt mindsets, līdera, vadītāja, efektīva vadītāja modelis, sauksim to tā. Un te man liekas, ir tas, ko es arī šajā bildē, ko es gribētu iedot, ka tas ir vadītājs, tas ir līderis, kurš rāda, kā jādara. Tas, kurš stāsta, kā jādara, bet pats to nemāk, diez kas nav. Tur tā līderība pazūd, un ja tu saki, čaļi, mums vajag maukt, ja, un pats tu brauc uz Taizemi atpūsties, tad atvainojies. Bet tā ir, un tas, man liekas, ir tas, ko mums vajag iemācīties. Jā, tu parādi. Ja tu esi līderis, tad automātiski kāpus dēļ un mauc. Tu mauc pirmais, mēs mauksim aiz tevis. Un ja tu to nevari izdarīt, tad tev ir problēma. Tad tavā uzņēmumā ir problēma. Tevi neciena, tevi neievēro un automātiski tur ir kaut kāda, tur ir slikta karma. Jā. Ja tu šitā nevar izdarīt, tad tavā biznesā ir slikta karma. Es tā redzu, ejam uz priekšu. Ko vēl var izdarīt? Vēl var paņemt, piemēram, mans ļoti labs case, Coca-Cola pārdošanas vadītāju komandu. Mēs fantastiski pavadījām dienu kopā ar līderības stratēģijām, ar līderības instrumentiem un mākslīgo intelektu. Mākslīgais intelekts mums patiesībā fantastiski salika kopā pasaules gudrākos resursus par līderību, konkrētus vingrinājumus, konkrētas lietas, kur var katrs no darbiniekiem un dalībniekiem attīstīt savas līderības prasmes pa solīšiem jau strādājot kopā. Tā kā tev pat nav jābūt šobrīd gudrākam līderim, lai mācītu līderus. Tev vajag tajā tēmā saprast un atrast resursus, ko citi līderi nodod pasaulē. Mākslīgais intelekts, tas ir tas šobrīd. Tu paņem gudrākās līderības grāmatas, praktiskākos instrumentus un vienkārši saliec to kopā un liec tiem cilvēkiem izdzīvot. Ja? Un ieliekt šīs lietas. Tā kā atkal, un nākamais ir, es nāku no farmācijas biznesa, un es daudzus gadus esmu baudījis gan kā aģents, pārdošanas aģents, gan kā pārdošanas komandas vadītājs. Un es zinu, ko tas nozīmē no abām pusēm, un es zinu, kas ir tās lietas, kas satur kopā efektīvu komandu. Un kas notiek, ja tur nav konkrēti elementi. Un redz, kur ir trīs lietas, kas sagrauj komandu vai otrādāk padara to par superkomandu. Punkts 1, tā ir disciplīna. Ja mēs runājam par pārdošanu, tad pirmā lieta, kam ir jābūt, tā ir disciplīna. Otrā lieta, tev jārada vide, kur darbinieki kļūst labāki. Katru dienu, day by day, viņi kaut ko iemācās. Un trešā lieta, tu palīdzi viņiem sasniegt konkrētus rezultātus. Tu viņiem iedod instrumentus. Viņi sasniedz rezultātus, nevis, un tad tu sasniedz. Tātad tā ir disciplīna. Viņi mācās un viņi sasniedz rezultātus, jo tu viņiem iedevi konkrētas prasmes, skills, instrumentus, kā to izdarīt un parādīji, kā to izdarīt. Un tas nozīmē, ka tu esi līderis. Manā pārliecībā mēs varam diskutēt, bet tātad punkts 1, tur ir disciplīna tavā biznesā, tavā uzņēmumā. Darbinieki kļūst labāki, jo tu izveidoji un tu viņus māci, tu viņus attīsti, un viņi sasniedz rezultātus, jo viņiem ir pareizie instrumenti un pareizā attieksme. Un tu to māki nomenedžēt un salikt savā uzņēmumā, savā komandā. Tā es to redzu. Mēs ejam tālāk. Un atkal manā super bibliotekā 3 grāmatas par līderību, ko es gribētu, lai jūs izlasat, vai mēs varam tālāk runāt, kā es jums viņas varu iedot izlasīt. Kā jau teicu, mums būs biblioteka savējā iekšējā. Šīs ir 3 lietas, 5 līderības līmeņi, Johns Maxwells, Good to Great, un 5 disfunkcijas komandā. Šīs ir lietas, man liekas, ko katram vadītājam, līderim būtu jāzina, jāmāk un jāizlasa un jāliek lietā. Tāds ir tas.
Tas ir tas mans, un tagad mēs ejam klāt mākslīgajam intelekta topikam, tematam. Mēs tūlīt arī pastrādāsim, es parādīšu ar konkrētiem piemēriem un mēs nodemonstrēšu un tā, bet es kaut kādu laiku atpakaļ es atradu internetā kaut kur nosaukumu, kurš saucās darbs, profesija, mākslīgā intelekta arhitekts. Un man iepatīkās šis vārdu salikums, tagad es sevi dēvēju arī par mākslīgā intelekta arhitektu. Jo es būvēju intelekta rīkus, sistēmas, un es parādīšu, kā tas strādā. Un tāpēc es esmu arhitekts, man ļoti patīk šis nosaukums. Untāls un mākslīgais intelekts, strīpiņa draugi. Un kā tieši pāris lietas, kā tieši mākslīgais intelekts var palīdzēt tavam biznesam. Un atkal es padalīšos ar to, ko es daru. Es nezinu visu, mākslīgais intelekts ir bezgalīga galaksija, kur tu vari rakties un tā arī neatrast neko, bet es parādīšu par konkrētām lietām, kas strādā, un es parādīšu, kā tas strādā un kāpēc. Redz, kur trīs segmenti vai trīs virzieni, kuros es gribētu akcentēt jūsu uzmanību. Punkts 1, tie ir prompti, komandas. Tas ir tas, ko es daru. Manuprāt, lieliski mēs varam pie tā pievērsties kurā brīdī, bet tās ir komandas, ko tu raksti kaut kādiem specifiskiem uzdevumiem. Tātad fantastiska kompetence prasme. Promptu rakstītājs, un ir arī konkrēti instrumenti, kas palīdz rakstīt tos promptus un tā tālāk, bet katram tavam uzdevumam apakšā ir prompts. Ja tu gribi, lai mākslīgais intelekts kaut ko izdara priekš tevis, tad būs komanda, jeb instrukcija, jeb prompts, ko tu viņam iedosi. Un angliski tās teiciens garbage in, garbage out. Ja tu viņam iedod neko, tad neko arī saņem atpakaļ. Tāpēc tā prompta komanda ir key, tas ir atslēgas elements, lai tu dabūtu atpakaļ izcilu atbildi. Ja? Tad tas ir tas, ko es daru. Nākamā lieta ir asistenti, ir tavi draugi, to es arī tūlīt parādīšu. Tātad uztrenēti mākslīgā intelekta asistenti ar konkrētām prasmēm, ar konkrētiem uzdevumiem, asi kā naži. Tas nav lielais globālais mākslīgais intelekts, kurš tur kaut ko peld pa virsu. Šeit ir asistenti, kas dara konkrētas lietas. Un es parādīšu, kā. Un tālāk ir saraksts ar instrumentiem. Un te var sajūgt prātā, tāpēc es gribētu teikt, ka es pat nelienu iekšā tur, kur man nevajag. Es esmu atradis kaut kādas 5 nišas, 5 lietas, ko es gribu izdarīt, un man ir 5 instrumenti, 5, 6, kuriem es sekoju līdzi un mācos šos 5. Un visus pārējos es neaiztieku, lai ir čaļi, kas mācās visu citu. Man interesē 5 instrumenti. Un tā ir tā mana pieredze. Tas ir tas, ko es varu iedot jums un jebkuram citam. Un tūlīt mēs ķeramies klāt. Promptu kolekcija. Manā Google mākonī ir atkal arī kā 200 pārbaudīti specifiski prompti dažādām nišām, klientu segmentācijai, efektīvam klientu servisam, mārketingam, tur biznesa nišas izvēlei, produkta pozicionēšana, saskarsmes psiholoģija. Ņem lietas lietā, ieliec savu un saņem jau pārbaudītu rezultātu. Prompti. Es teiktu, katram sevi cienošam uzņēmumam ir jābūt savu promptu kolekcijai. Mārketinga prompti, tur ir reklāmas, tur ir tas, tur ir šitas, ļoti sagatavs. Ja, tā kā kādreiz bija kaut kādi grāmatvedēji mapītes ar jebko, tad principā šobrīd vadītājam ir promptu mapītes saliktas, kur ir viņš ir pārbaudījis un liek lietā šīs konkrētās lietas. Labi, es vienkārši pēc tam varēsiet paņemt, es paņēmu vienu ātri randomā, ko nozīmē prompts. Tas nozīmē ļoti, ļoti secīgi, strukturēti uztaisīta komanda, bet pievērsiet uzmanību. Šeit tas ir tas, ko es daru vienmēr un visur savās apmācībās vai strādājot ar klientiem. Vienmēr ir klāt fails, kas saucās viens PDF. Tas nozīmē, ka tas viens PDF ir tavs mājas darbs.
Viens PDF ir uzņēmuma pārskats, sauksim tā, kas tu tāds esi, ko tu dari, kas ir tavs produkts, kas ir tāds, nu, tā kā uzņēmums izklājās uz Word dokumentā līdz apakšbiksēm, un viņš uzraksta visu, kas viņam ir līdz detaļām, līdz niansēm, un tad mēs viņu noseivojam ar nosaukumu viens PDF. Un pēc tam jebkurš prompts kļūst personalizēts. Pēc tam jebkura komanda strādā tieši tev, tavam uzņēmumam, tavam biznesam, viens PDF kļūst par tavu atslēgas elementu. Viss tas chatbota darbs sāk strādāt tikai un nevis vispārīgi, bet konkrēti tev, un viņš dod konkrētas atbildes konkrēti tavam biznesam, tavai kaut kādai vajadzībai. Saprāt to ideju? Nevis vienkārši prompts, bet jau konkrēti tev paredzēts prompts, kurš strādā pateicoties uz failam viens PDF, un viens PDF ir tavs bizness, tavs mājasdarbs. Pamēt ar galvu, kā uztverēt to domu. Nevis vienkārši kaut kas, bet ļoti specifiski man paredzēts, pateicoties tam, ka es visus savus promptus integrēju ar failu viens PDF. Nu jā, un tas ir tas, ko es daru. Tūlīt pēc brīža es parādīšu. Es veidoju uzņēmumiem konkrētus asistentus un priekš konkrētiem mērķiem. Tad pat vakardien mēs runājām ar MLK Houses, koka māju ražotājs plāno eksportēt noteiktu produkciju. Lieliski, mums top chatbots tagad, kas mums palīdzēs šo eksporta virzienu attīstīt. Tālāk tur ir, mums ir parādīšu loģistikas kompānija, atkal konkrētas lietas, un pēc brīža iesim iekšā, paskatīsimies, kā tas strādā. Un tas rezultāts mani personīgi pārsteidz. Es nebeidzu sajūsmināties, cik tas patiesībā ir sasodīgi, jaudīgi. Es kādreiz viena lieta, ko es vēl daru, kolēģi, ir tā saucamie, kur ir, to sauc par salesbookiem, pārdošanas grāmatas. Katrā sevi cienošā uzņēmumā ir kaut kāda sava pārdošanas manuālis, procesu apraksts. Visiem lieliem superuzņēmumiem tādi ir Toyota, Mercedes, šis, piemēram, ir aptieku ķēdes pārdošana, klienta apkalpošanas pārdošanas manuālis. Kā mēs gribam, lai tas notiek. Un kādreiz tas bija papīrā, un kādreiz mēs tur pusgadu sēdējām, kamēr mēs sastiķējām kopā. Tagad tas viss notiek 5 minūšu laikā. Tev jāuzmodelē, jāiziet visam cauri, bet principā tavs manuāls tagad ir chatbotam vēderā. Tu nospied pogu, un tev ir visi procesi, biznesa procesi šeit, viena klikšķa attēlumā. Uztverēt to domu. Mēs pie tā atgriezīsimies, bet principā katram uzņēmumam kaut ko tādu vajag, biznesa procesi, un šobrīd tu vari iztikt bez papīra versijas, vienkārši uztrenē savu chatbotu, kurš saucās biznesa procesi. Ja, un konkrētas lietas, jo, piemēram, ko tas nozīmē? Tu ieeji, piemēram, pie Toyota dīlera Rīgā, vai tu ieeji pie Toyota dīlera Tallinā, vai Maskavā, vai Šanhajā, un tu saņem vienmēr precīzi tādu un tikai šādu apkalpošanu. Pa solim, precīzi tā mēs darām. Toyotā mēs darām tā. Un tas ir tas, kā tu vari nodrošināt tā biznesa efektivitāti. Mēs darām šādi, un tas nozīmē, ka vispirms tas ir izdomāts, ierakstīts un ielikts dzīvē, un tā ir efektīva komunikācija, efektīva pārdošana. Jā, un skatieties, tad vēl viena lieta, šī veca bilde, tagad noteikti var taisīt labākas bildes, bet tas, ko es gribētu pateikt, tas fails viens PDF, tā meitene, sauksim tā, ir fails viens PDF, tās esi tu vai ar savām problēmām, ar savām vajadzībām. Un tad tev riņķī apkārt lido resursi, grāmatas, kuras ir sarakstījuši pasaules gudrākie cilvēki, kuri grib tev palīdzēt. Es nezinu, tev ir problēma, un tu šobrīd meklē risinājumu. Hei, un ChatGPT ir 19 vietas vai
rezervācijas, kur tu vari piestiķēt klāt 19 grāmatas par tavu problēmu. Kopā 20, bet viens fails ir priekš tevis un 19 ir priekš pasaules gudrākajām grāmatām, kas steidz tev palīgā. Un man kā reize ir 1000 grāmatas par jebko. Uztverēt to ideju. Un tagad nav svarīgi, kāda ir tava problēma, kāds to problēmu ir atrisinājis pirms tevis. Un sarakstījis par to grāmatu, un tā grāmata ir kļūst par bestselleru pasaules līmenī. Un tāpēc tu vienkārši sastiķē to visu kopā un skaties, kas notiek tālāk. Uztverēt to ideju. Tā ir tā ideja, ieskats par chatbota un asistenta darbību. Es nezinu, kas ir tava problēma, bet es zinu, ka kāds to ir atrisinājis jau. Un kāds ir pārdevis miljonus eksemplāru, jo tas risinājums ir bijis fantastisks. Un tu viņu vari integrēt savai vajadzībai. Viena klikšķa attēlumā. Redz, kur ir. Chatbota vēders izskatās šādi. Fails 1 PDF, tas esi tu, un tālāk ir pasaules gudrākās grāmatas par tavu vajadzību. Jā, šeit ir fails 2 un fails 3, par to mēs nerunāsim, bet konceptuāli tas ir tas, ko tu iedod tam chatbotam zināšanu bāzē. Pēc brīža mēs pieķersimies pastāstīšu, bet es teiktu, ka katram uzņēmumam vajag virkni ar šādiem asistentiem. Vai tas būtu marketologs, vai tas būtu jebkas, jo šaurāk, jo specifiskāk, jo labāk. Tas, ko es esmu izdarījis, es esmu uztaisījis sev coachu. Jā, man ir savs personīgais coach, kas man nemaksā neko. Man ir problēma, man ir vajadzība, un man ir 19 pasaules gudrākie coachi steidz man palīgā. Uztverēt to ideju. Es braucu, nezinu, uz Liepāju, es nospiežu pogu, skaņu pogu, un mēs ar savu coachu fantastiski nomeditējam 2 stundas. Uztverēt to ideju. Viss, es nezinu, kāpēc vispār coachi ir vajadzīgi kā tādi, kā suga vēl, lai nu būtu. Cilvēki saka, jā, man patīk dzīva saruna. Es saku, lieliski, bet tā dzīva saruna ir viena lieta, bet otra lieta, ka tu tagad dabūni pašus pasaules gudrākos coachus savā rīcībā. Ok, labi, mēs ejam tālāk. Un tagad es parādīšu pāris lietas, tad redz, kāpēc strādā šie asistenti un kur viņus izmantot. Punkts 1, mindseta maiņa. Asistents strādā fantastiski domāšanas sakārtošanai, domāšanas uzlabošanai, panākumu domāšanas izveidošanai. Un redz, kur ir 3 grāmatas, no kurām šī nav pareizā grāmata. 2 ir pareizās, un 3 es jau rādīju, šitai te nevajadzēja būt, bet tātad šis ir fantastiska grāmata, Thinking Fast and Slow, Hero's Journey ir ģeniāla grāmata, un te vai jābūt citai grāmatai, bet šitās 2 ir fantastiskas. Tas nozīmē, un tā ideja tāda, ka tev nevajag viņas izlasīt. Pilnīgi pietiek, ja tu viņas ieliec savam chatbotam vēderā un jūs caur šīm grāmatām, jūs varat diskutēt par šo konkrēto grāmatu ar chatbotu. Jā, viņš var tev izstāstīt, kas tur ir un kā tas palīdz, un jūs varat iet cauri katrai nodaļai ar šo chatbotu, un viņš tev palīdzēs sakārtot domas gan šis. Un te ir tas superspēks, mākslīgais intelekts paņem labāko, kas eksistē, un padara tev pieejamu. Un tev vairs nav jāmācās gadiem vai kaut kas, te paņem labākās, jaudīgākās stratēģijas, pieliec savu failu un dzīvo laimīgs. Bet neviens tev to nevar piespiest darīt. Te ir tā brīva griba. Tev jānonāk līdz tai apziņai, kad es gribu to darīt, un es ieplānoju katru nedēļu kaut kādas privātās coaching stundas ar savu asistentu, pirmdienās, piekdienās, atrodi laiku, un tas ir personīgā izaugsme. Fantastisks veids, kā izmantot mākslīgā intelekta iespējas. Jā, kāpēc es par šito grāmatu? Tas ir patiesībā viens milzīgs, ja dzīvē ir kāds treniņš, ko es ieteiktu apmeklēt jebkvienam no mums, tad tas saucās varoņu ceļojums.
Kur ir mani skolotāji Roberts Dilsts un Stevens Gilgens, un viņiem ir šis te treniņš, kas saucās varoņa ceļojums. Tas nozīmē strukturēts, pārdomāts, secīgs algoritms, kā sasniegt mērķus. Dzīvē tas ir 4 dienu treniņš. Mēs to varam izdarīt. Es esmu certificēts šajā, es zinu, kas tur ir, un mēs to varam izdarīt kā 1 dienas treniņu, piemēram, katrā uzņēmumā, uzmodelēt. Man varēdījās čata poga pēkšņi. Redz, kur ir, Aivaram jau ir resursi pieeja. Aivars, paldies tev, Aivaram jau ir mani resursi. Lieliski. Nu jā, tad redz, kur ir, ja gribat jaudīgāko treniņu, kādu dienu cilvēks var piedzīvot, vismaz es uzskatu, ka šis ir tas treniņš, bet mēs pēc atgriezīsimies ne tagad, bet ideja par to, ka tev nav jāizdomā velosipēds. Tu vari paņemt jau gatavas lietas un likt lietā. Paņemt gatavas formulas un likt lietā. Vai strādājot ar sevi, vai ar saviem darbiniekiem. Ja? Tikai vienmēr ir jautājums, vai tu esi tam gatavs. Tā diezgan bieži mēs nonākam pie tā, ka ir pasaules labākie resursi, bet darbiniekam ir pie kājas, es atvainojos. Viņam neinteresē nekas vairāk kā tikai cikos vai man par šito kāds samaksās. Ja? Un tad mēs nonākam bišķiņ tādā dilemā. Untāls atnāk ar pasaules labākiem resursiem un gatavām formulām un stratēģiem, un darbinieks interesē, cikos mums ir pusdienlaiks. Ja? Un tad mums sanāk mazliet diskusija ne par pareizām lietām. Uzcerēt to domu. Ja? Tā kā ejam uz priekšu. Un redz, kur ir, tūlīt iesim, pamainīsim prezentāciju, bet ideja ir ļoti vienkārša. Redz, kur ir mans coach, un vēl vakardien pamainījās ChatGPT no 5.1 uz 5.2, ķipa upgradeojās, bet šodien man vairs nestrādā poga, coachinga poga. Šeit parasti es nospiedu, un es gāju dzīvajā tiešsaistē, piemēram, datorā. Tagad tā poga vairs nestrādā. Tā es gribēju parādīt, kā tas strādā, bet viņš šobrīd vairs nestrādā. Bet viņi strādā telefonā. Tā kā mans coach ar mani runā telefonā, nevis datorā. Bet jā, un kas ir svarīgi, tad, piemēram, ChatGPT, tu vari ielikt 4 pogas, ieprogrammēt katru pogu savam uzdevumam. Tūlīt mēs ķersimies klāt, un tad redz, kur ir 4 pogas. No pirmā poga ir mans coach, mēs runājam, viņš mani coacho. Otrā poga, viņš ir saslēgts ar manu kalendāru, ar manu Google kalendāru. Viņš zina, kas man ir paredzēts, viņš redz, un viņš ir gatavs piedalīties, ja vajag kaut kam sagatavoties, un viņš man, ja viņu aktivizē, viņš man arī atsūta no rīta e-pastu vai ziņu telefonā. Edgar, atceries, tev šodien ir tāds un tāda tikšanās, neaizmirsti paņemt šito, varbūt tu gribi, lai es tev palīdzu, tu salinko viņu ar savu Google kalendāru. Nu, piemēram, ja, labi. Un tagad mēs iesim iekšā. Viens ir, tu iemācies mindsetu, chatbots tev iemācīs domāt labākajiem, caur pasaules labākajiem domātājiem. Nākamā lieta, kas ir jāizdara, ko chatbots tev izdarīs, ir biznesa, kā teikt, fundaments, mana target audience, mērķa auditorijas izpēte. Un tūlīt mēs iesim iekšā, es parādīšu, kā tas strādā citiem uzņēmumiem, bet nav vērtīgāka mājas darba uzņēmumam kā mērķa auditorijas izpratne. Dziļa, personiska, psiholoģiska, analītiska, emocionāla, daudz dažādos aspektos, bet tev tie cilvēki ir jāsaprot, jāparedz, jānovērtē, jāzina, kas ir viņu sāpes, kas ir viņu mērķi, kas ir viņu problēmas, un tā tālāk. Un tad, jo labāk tu to zini, jo labāk tu vari sagatavot tālāk gan komunikāciju, gan reklāmu, jebko, bet šis ir fundaments, mērķa auditorijas profilēšana, segmentēšana un tā tālāk. Un tad
no praktiskā viedokļa mēs tūlītās pieķersimies un es parādīšu, kā tas strādā. Un jūs pat laik pamaiet ar galvu, ka tas ir vērtīgi, ka mēs te kaut ko runājam. Der? Kolēģi, ja? Tātad nav bullshit. Tātad redz, kur tagad mēs iesim iekšā. Es padalīšos ar konkrētām lietām. Sorry. Kolēģi, vai redzat, ir chatbots? Juri, ir, ja? Un tad skaties, tā mērķa auditorija. Un tas, ko es tagad gribētu parādīt, kur ir, piemēram, loģistikas kompānija. Un tas, ko mēs izdarījām, es palūdzu loģistikas kompānijai paņemt savu klientu datubāzi, vienkārši no Excel tabulas, iedot man 30 uzņēmumus ar saviem top klientiem. 30 uzņēmumus no Excel tabulas, kas ir viņu labākie klienti. Ar domu tādu, ka chatbots.1 tos 30 klientus sasegmentēs, un viņš pēc šiem segmentiem atradīs līdzīgus. Tātad mēs saprotam, kas ir mani klienti, un viņš piemeklēs, kur vēl tādi ir. Viņš man iedos konkrētas lietas, un kā tas strādā. Redz, kur tu uzklikšķini, un chatbots ir ietrenēts sasegmentēt auditoriju. Jā, kur ir viņš tagad, balstoties uz to informāciju, ko es saņēmu, redz, kur ir kompānijas, uzņēmumi, kas jau ir sasegmentēti. Jā, loģistikas kompānijai šeit ir. Un nākamais, viņš ir viņus tad ne tikai sasegmentējis, salicis, kas pa vienādām kategorijām, bet viņš vēl ir iedevis, kāpēc viņi gribētu šo loģistikas kompāniju, kādos maršrutos šīs kompānijas brauc, kāpēc šie klienti gribētu izvēlēties arī noliktavu no manis, ko es vēl viņiem varu piepārdot, cross-selling šiem konkrētiem klientiem, cik daudz naudas viņi apmēram tērētu, cik bieži viņi sūtītu un tā tālāk ļoti, ļoti konkrētas lietas, kā strādāt ar šiem, konversācijas, kas viņiem varētu triggerēt un tā tālāk. Un nākamais, ko viņš man paprasa, tagad skaties, mēs izgājām cauri šiem 10 klientiem ļoti smalki, ļoti detalizēti, un tagad viņš saka, vai tu gribi tagad strādāt ar segmentu 2, kas ir nākamā grupa, vai arī tu gribi, lai es atrodu 20 jaunus potenciālos klientus, kas atbilst precīzi šim segmentam. Uztverēt to domu. Un, kad es nospiežu 20 jaunus klientus, viņš man iedod 20 klientus ar adresēm, ar linkiem, ar mājaslapām. Un ja man ir key account managers vai pārdošanas cilvēks, viņa uzdevums tālāk ir easy. Mēs sagatavojam sales pitchu, mēs sagatavojam komunikācijas plānu, un mēs vienkārši ķeramies klāt šiem 20 uzņēmumiem, kas ir precīzi tādi paši kā mani labākie klienti. Un viņiem vispār vajadzētu gribēt mani, jo tas ir tas, ko mani labākie klienti novērtē. Uztverēt to domu. Auditorija, mēs saprotam, kas ir manējie, un mēs palīdzam atrast, kur tādus vēl var dabūt. Dar? Jep. Tātad, un to izdara chatbots ar klikšķi segmentācija. Okay. Labi, tātad, kas mums te vēl bija? Tātad, klikšķi bija segmentācija. Nākamā lieta. Nākamā lieta, ko es gribu tagad jums pateikt, ir produktu pozicionēšana. Tā, redzat? Atkal, kolēģi, iekomentēt no praktiskā viedokļa ir, ja, mans chatbots. Redzat? Tas, ko es gribētu tagad iedot, vēl viens mājasdarbs, kas jāizdara, ko pārdevēji ļoti bieži
sūdzās, čīkst vai ar ko ir neapmierināti, ka uzņēmums viņiem nav iedevis izpildīt mājas darbu gatavu. Neviens viņiem nav pateicis priekšā, ar ko mēs esam labāki. Kas ir mūsu unikālā pievienotā vērtība? Kas ir tā mazā lietu summa? Mums nav tā, mēs runājam par cenu. Viss, ko pārdevējs saka, jā, viss, ko klients vēlas, ir zemākā cena. Es saku bullshit. Viss, ko klients vēlas, ir lielākā vērtība. Un ja tev pārdevējiem nav iedots pārskats par vērtību, ko mani produkti rada, ar ko es esmu īpaši atšķirīgs un unikāls, un ja vadītājs tev to nav iedevis, tad darbiniekam ir ragi sūnās, jo viņa vienīgā diskusija ir par zemāko cenu, nevis par lielāko vērtību, un tāpēc chatbots fantastiskā veidā palīdz to vērtību uzmodelēt. Es parādīšu, kā tas izskatās. Tūlīt. Un tagad, kad tu esi sataisījis daudz dažādus chatbotus, tad viņi ir jāatrod pēc tam kaut kur. Parādīšu vienu lielisku piemēru. Kamēr es šķirstu, es pateikšu vienu lietu, kur vēl fantastiski chatbots ir nostrādājis. Farmācijas kompānija vērsās pie manis ar lūgumu: Edgar, mums ir viens produkts, ļoti labs produkts, sens produkts un aizmirsts produkts, bet mēs gribam restartēt šī produkta tirgus daļu, mēs gribam atkal aktualizēt šo produktu. Un tad mēs paņēmām, šis ir ļoti kardioloģisks produkts, un mēs paņēmām, un chatbots fantastiskā veidā iedeva instrukcijas, stratēģijas, teikumus, frāzes, dialogus, kā atdzīvināt šī produkta vērtību. Jāsazinās, jāpaprast, kā viņiem iet, bet principā chatbots to ir izdarījis perfekti. Bet tad mēs nonākam tagad bišķiņ pie cita piemēra. Tūlīt es parādīšu. Nu. Tā man interesē. Reku. Uzņēmums, kas strādā iepirkuma jomā. Konkurentu ir daudz, vajadzība ir daudz, darbiniekiem darba daudz, tātad mājasdarbs, ko izdarīt, uzklikšķini un palūdz, lai chatbots nopozicionē tevu produktu, lai darbiniekam nav jādomā, ir konkrēti, sosot par frameworkiem, kā, redz, kur, piemēram, feature advantage benefits. Ja, mēs varam tur, nezinu, ilgi un dikti domāt, kas ir mana unikālā pievienotā vērtība, feature advantage benefits, ielot chatbotam, lai viņš to izdara. Pēc tam pārdevējiem tas viss noderēs pārdošanas sarunā, mārketingam tas viss noderēs. Redz, kur unikālā pievienotā vērtība, viens, tālāk unique sales proposition, tālāk viņš arī ir iedevis kādiem klientiem, trigger situācijas, mazie mikrostāsti, konkurentu salīdzinājums, spin jautājumi, kas ir ar kādiem jautājumiem man pārdot, call to action. Ja? Viss tas ir tas, ko chatbots ir uzģenerējis, bet visa pamatā ir, kas ir mana produkta unikālā pievienotā vērtība un ar ko tas atšķirās no citiem produktiem līdzīgiem. Un ja pārdevējiem tas nav iedots, tad ir problēma. Pārdevēji kliedz par to, ka viņiem nav ko pārdot un viņus neviens nemīl. Dar nopozicionēties. Labi, ejam tālāk. Okay. Kas vēl? Jā, mēs patiesībā te mēs varētu ilgi un dikti. Vēl ir interesi, kolēģi? Ir gribat vēl parādīt? Nav tā kā jāskrien kaut kur vai... Nākamā lieta, ko noteikti vajag izdarīt un palūgt, lai chatbots izdara, pārdošanas tuneli uzmodelēt, sales funnel, respektīvi ceļš no līdz klientam, palūgt, lai chatbots uzģenerē pārdošanas tuneli. Kādā veidā es nodošu vai vienu vai vairāk, iespējams, ka viņš uzģenerēs tev 3 automātiskus ceļus vai automatizētus procesus, kā nonākt līdz klientam.
trīs pārdošanas. Es teiktu, lai būtu trīs labas lietas. Palūdz chatbotam, lai uzģenerē 3 pārdošanas tuneļus tavam biznesam. Un paskaties, ar kā viņi atšķirās. Nu, piemēram, tam pašam iepirkumu uzņēmumam. Ja, mēs skatāmies, mums ir poga, iepirkuma eksperts, New Chat, izveido man konkrētam produktam pārdošanas tuneli. Viņš neiedos gatavu tuneli jau tādu, ko tur nospiest un viss notiek. Viņš tev iedos struktūru, kā to izdarīt. Tālāk tu piemeklēsi citus instrumentus, tālāk tu saliksi to visu kopā un iedosi pareizos tātad struktūra. Te būs līda, tātad līda atrašana. Punkts 1 ir līda atrašana, pēc tam šajā gadījumā ir zvans. Šis ir tāds pusmanuāls, te būs mēs atradīsim līdu, un mūsu gadījumā nav variantu, vai nu mēs sūtīsim viņam ziņu, vai mēs pacelsim klausuli un piezvanīsim. Pēc tam mums ir telefona sarunas mērķis, būs sarunāt demo prezentāciju. Demo prezentācijas laikā tevs uzdevums būs sarunāt bezmaksas free trialu, un pēdējais pēc tam ir darījums, un pēc tam ir follow-ups, un tas ir viens tunelis, ko mēs izmantojam kā galveno stratēģiju savai pārdošanai. Šī ir viena formula. Tu paprasti chatbotam, lai viņš tev iedod 3 dažādus veidus, kā automatizēt vai kā sistematizēt to, ko tu dari, kā pārdot. Ja, tad šis ir viens formāts. Laikam nebija ekrāns vai bija ekrāns. Ok, labi, kolēģi, tad mēs ejam uz priekšu, mēs pamazām virzamies tālāk uz, kā teikt, finiša taisnē. Tātad tas, ko es teicu, kāpēc vajadzīgs intelekts, tātad ir šīs konkrētās lietas, tā skaitā pārdošanas tuneli, un šīs ir 3 grāmatas, labākās grāmatas, kas saistītas ar digitalizāciju, pārdošanas tuneļu izveidi, vienkārši must have. Ja tu gribi pārdot kaut ko digitāli online, tad tev šīs grāmatas ir jāizlasa un jāliek lietā. Ja, te ir gold, zelta standarts. Un nākamā lieta, ko es vēl gribētu iedot, ko chatbots dara fantastiski, vēl viena lieta, ko chatbots tev palīdzēs izdarīt. Tas saucās ietekmīga komunikācija. Mans klients juridiskais birojs. Juridiskais birojs, un tas, ko izdarīju es ieliku šīs te pogas, piemēram, language patterns, es ieliku ietekmīgas komunikācijas un NLP tehnikas adaptēju juristu valodai. Tas, ko tu vari izdarīt, tu vari paņemt NLP tehnikas, hipnotiskās valodas konstrukcijas, psiholoģiskos elementus un vienkārši pieštepselēt savam biznesam. Un jurists nevis vienkārši tagad dara kā parasti, bet savā sarunā izmanto jau īpaši advancētas tehnikas, kas ir pārbaudītas, zinātniski pamatotas un eksistē tās formulas, par ko es runāju. Tu viņas vari paņemt, izmantot un ielikt savam biznesam, savā sarunā, vienalga, ko tu dari, vai tu esi jurists, vai pārdevējs, vai vienalga kas, vai vadītājs. Ja, jo eksistē formulas, eksistē šie paterni, eksistē šie komunikācijas elementi, viņi ir īsti, un to viņus vari vienkārši paņemt un adaptēt savām vajadzībām un izmantot konkrētus piemērus, kā vadītājs, kā jurists, kā grāmatvedis, vienalga. Uztverēt to ideju. Šīs ir tāds vēl dziļā pieeja, tā, lai tas neizskatās pēc manipulācijas, tā, lai tas izskatās pa īstām, pa dzīvi, praktiski, bet iekšā tur vienalga ir tavās sarunās, ir iekšā šīs te unikālās valodas konstrukcijas, psiholoģiski pārbaudīti elementi. To dara
ChatGPT. Un tas, tas ir tas arī, ko es taisu. Tu vari paņemt šo hipnotisko, ietekmīgo komunikāciju, ielikt pārdošanā, klienta apkalpošanā, personāla atlasē vai līderībā. Es nezinu, visur tu viņu var ieštepselēt iekšā. Un, ja tu esi vadītājs, tad iemācies runāt kā vadītājs. Iemācies šo te psiholoģiskos komunikācijas aspektus, jo viņi tur ir. Vienkārši grēks viņus neizmanto. Daudzi nezina, daudzi nesaprot, daudzi netic, bet tu viņus vari padarīt savu komunikāciju 10 reizes jaudīgāku tad, kad tu viņus ieliec un sāc pielietot. Redz, kur ir 3 grāmatas, ko es noteikti gribētu iedot, un par instrumentiem mēs mazliet daudz nestrādāsim. Noteikti, ko es gribētu ieteikt, to pašu ChatGPT, atšifrējiet, samaksājiet, nenožēlojiet 20 eiro mēnesī ir labākā investīcija, ko tu vari izdarīt tālāk. Pabakstiet Gemini, Google ir baigi labs palicis, visticamāk viņš drīz būs labākais no mākslīgā intelekta platformām. Nākamais, Higgsfield. Šis ir mans šobrīd favorīts. Šeit ir tādā rotaļu režīmā, sauksim tā, šeit ir apvienoti visi jaudīgākie attēlu un video veidošanas rīki vienu vietu. Tev vairs nav jāabonē pa gabaliņiem kaut kur, tu abonē Higgsfieldu un tu tiec klāt visiem super jaudīgākiem video veidošanas rīkiem vienā platformā ar konkrētām sagatavēm. Un tad Notebook LM, fantastisks arī rīks priekš vadītāji, vienkārši notestējiet, strādā fantastiski. Tātad, kas jābūt tātad no Untāla prezentācijas? Tātad 3 lietas, kas padara mūs par super pārdevējiem un super vadītājiem: domāšana, mindsets, tātad panākumu domāšana, un tālāk ir sistēma, efektīva sistēma, procesi, un tālāk ir attiecību veidošana. Un tāpēc arī es esmu šeit, kolēģi, pie jums draudzēties, lai tās lietas, ko es zinu, ko es protu, kas reāli strādā, es vienkārši gribu padalīties un dot tālāk, lai jums arī sanāk, lai tas, ko es šeit stāstīju, nepaliek kosmosā, bet lai jūs varat arī sasniegt savus rezultātus, gan ciparus uzlabot, gan emocijas uzlabot, gan savu pieeju tam, ko jūs darat. Man sauc Edgars Untāls, un šis ir mans superspēks. Es nodrošinu rezultātus. Tas ir tas, ko es daru. Kolēģi, laiks lieliskiem jautājumiem šobrīd. Jūris, tev ir kāds lielisks jautājums? Nē, tur pēc tik sablīvētas informācijas un tiešām viņi ir diezgan plaša un tāda basic, kad ļoti grūti to visu sagramot, bet pirmais, es iemetu iekšā ChatGPT man produkta pārdošanas tuneli, kas uzrakstīja man piesaista kanāli, āķi, tur konversijas, kontaktu, viss perfekti, paldies, Edgar, strādā. Pārdošanas tunelis, jā, es nebiju dzirdējis. Vēl, protams, kolēģi, es teiktu, ka ja mums ir tas fails viens PDF, kas ir mans biznes, tad es uzpildu savu mājas darbu, es saglabāju, un tad tas chatbots strādā nevis vienkārši tunelis, bet viņš jau strādā caur manu kaut kādu prizmu, caur manām specifiskām vajadzībām. Tas tad ir vēl jaudīgāks rezultāts. Jā, paldies. Es īsti par to chatbotu man nesaķēru un par to PDF failu viens, ja. Tur kaut kas laikam man iztraucēja pa vidu, kaut kādu zvanu, bet tas ļoti saistoši īstenībā, ja tas chatbots ir un tas PDF viens galvenais, un tad viņš ģenerē tev attiecīgi, viņš tavu profilu, un viņš attiecīgi virza tieši to, ko tev vajag, ja. Tieši tā kā tu domā, un kā ir tava. Un tev ir tas fails, un te tev ir, kā es teicu, 20 grāmatas pasaules gudrākās par tavu problēmu vai par tavu mērķi. Tev ir kaut kāds specifisks uzdevums, un tu vienkārši atrodi
pasaules gudrākos cilvēkus, kuri jau to ir izdarījuši un saslēdz viņus priekš savām vajadzībām. Un viņš piedāvā tieši klauši, tā grāmatā, tajā tur sadaļā ir tā problēma, jā, arī atrisināta, jā? Tā ir. Jā, tu viņam paprasīs, iedod man sarakstu ar 20 grāmatām, kas atrisinās manu problēmu. Vislabāk, visjaudīgāk, tieši manējo. Opā, un viņš tev iedod listi un izstāst, kāpēc katra no šīm grāmatām tev jāiegdzīga un ko tas tev dos. Skaidrs. Piķi vajag. Piķi pēc būtības vajag sadraudzēt. Untālam, piemēram, ir visas šitās grāmatas. Piķis ir 20 eiro mēnesī un jāsadraudzējas ar Untālu. Tas maksā, uzturēt to kolekciju maksā 20 eiro mēnesī, ja? Jā. Forši, good to know. Paldies, nu beidzot saņēmi, ja? Jā. Ļoti labi. Paldies, kolēģi, kā Māris, vai jūsu grupā, varbūt jums ir kaut kāds komentārs par Deivu, ko? Edgars, sveiki, Māris, jā. Arī pārējiem kolēģiem sveicienu, Jurim, Eriku, jau sasaicinās ar Ginti. Bet tā ideja ir kāda, es esmu gana sen šajā nozarē un vairāk kā 20 gadus un esmu izgājis daudz zīmolus un esmu bijis, un līdzīgi kā minēju, ka Toyotā ir spēcīga apmācības sistēma un programma, un tur es esmu pavadījis 10 gadus Toyotā savulaik, un šīs visas mācības, sales un pārējo esmu gājis cauri un galvenu labi zinu. Tas, ko iezīmēju, ir, protams, ļoti interesanti un pareizi un nepieciešams sales komandā. Tā kā es zinu, kuras mūsu vājās vietas un kur ir trūkumi un kur trūkst, un Tvonais to arī iezīmē un apliecināja. Tā kā, paldies par to prezentāciju un skatīsimies, kur mēs varbūt varam kaut ko piesaisties. Jā, paldies, jo es, kad teikt, esmu atvērts, un tāpēc jau arī esmu šeit arī šodien un vispār konceptuāli, jo tās lietas, ko es dodu, tās ir pārbaudītas, tās strādā, tās ir gatavs lietošanai, un es esmu, kad teikt, atvērts vienkārši dalīties gan savu pieredzi, gan ar konkrētām lietām, ko es esmu iemācījies no pasaules lielākiem brandiem un 20 gadu garumā. Caur savu to unikālo pieeju, kas ir šī te coachinga pieeja, šī te NLP pieeja, šī te ietekmīga komunikācija un biznesa psiholoģija, kas ir tas, ko nevar atrast citur. Tā ir tā mana pievienotā vērtība, ar ko es esmu gatavs arī tagad dalīties. Jā, kolēģi, ja vēl kāds jautājums, tad droši... Ja vēl jautājumi, varbūt, kāda ir tava pieredze tieši šajā jomā, ar kādām kompānijām, teiksim, tu palielies kaut ko? Tu domā tieši tādā kā business to customer veikalā, tu domā tādā? Not yet, but B2B man vairāk interesē. Vienalga, whatever. Tu teici par IKEA tavs stāsts, veiksmes stāsts. Tagad droši var ieiet, piemēram, manā Facebookā, tur ir eksperta līmeņa, tur ir kādas 100 atsauksmes ar konkrētiem uzņēmumiem. LinkedInā arī kaut kāds 50 ļoti konkrēti uzņēmumi. Izmantojot gadījumu pastāst, teiksim, īsti nostāst 3 IKEA. Toyota, piemēram, IKEA, kas ir mans tagad, pat bija loģistikas kompānija Vervo, man fantastiski mēs pastrādājām. Bet tas bija B2B, līmenis, vai B2C? Viņi jau arī pārdod savus pakalpojumus tālāk. Gan, jā. Un pēc būtības no B2C līdz B2B tur nav tālu ceļš ejams. Jā, tu vienkārši... Ir. Jā. Tas ir pilnīgi cita virzienē. Es tā teiktu, jā. Komunikācija vienalga tur ir. Tev būs jārunā ar viņiem, tikai cita vērtība jāiedod. Un tas ir viss. Jā, tur ir tā fiška, jā. Cita vērtība. Fiška, jā. Jā, mēs esam
esam pakļauti gadgetiem jau sāk arvien vairāk, jā, nu, tas ir forši. Mans gadgets saka, it's time to stretch your legs. Jā, Jā. tieši tā. Eriks jau to dara patreiz. Man ir Visu laiku. mans vēl viens tā no jomas AJ produkti, mans klients, perfect business to business modelis, AJ produkti. Fantastiski. Zinām, Mēs esam milzīgi darbu ieguldījuši un tā kā tur arī mēbeļu pasaulē ir jau atkosta, kā teikt, līdz detaļām, no viņu skatu punkta. Tā kā jā. Ļoti interesanti, ļoti. Paldies, draugi. Es tad vairāk nekavēšu. Ja jautājumi vairāk nav, tiekamies kādā no BNI nodarbībām tikšanās janvārī. Visticamāk, es, kā minēju, pievienojos jums ar prieku. Ja? Edgar, kāds ir tavs piedāvājums? Ko tu mums piedāvā? Es tikai jau izstāstīju visu šito. Viņam ir kāds piedāvā. Tu nostaigāji, Eriku, visu šito laiku. Ņemiet, ko jūs visu, kā teikt, par detaļām vienosimies. Vienkārši atrodiet, ko jums vajag un ķeramies klāt. Es, kā parasti saku, es iedošu no savas puses labāko iespējamo cenu, ja cena jums interesē, bet jūs jau zināt, draugi, nekad nav stāsts par cenu, bet gan vienmēr par vērtību. Ieguvumi. Par to, ko jūs iegūstat. Edgar, paldies. Paldies, Edgar. Jā, paldies. Tu būsi BNI, tu nāc iekšā valdī? Jā, es nākšu pie jums ciemos, būšu ar janvāri. Kā viesis vai? Nē, kā normālais. Normālais, jā? Jā, forši. Paēdīsim kopā, parisināsim. Daļa saka, mēs neesam normāli kā reiz, bet... Kā normālais BNI, kurš ceļās 5 un brauc kaut kur no... Kā normālais BNI, kurš patiesībā nav normāls pēc būtības. Labi, paldies, draugi. Jā, paldies normālie. Atā. Čau. Atā, čau.